Sveiks! Katrai sevi cienošai bridža valstī ir kāds lielāks vai mazāks bridža turnīrs vai festivāls. Piemēram, mums lielākais ir Riga Invites, tagad jau atkal Rīgā. Principā tikai 5 dienas, tā kā ir vēl iespēja palielināt viņu. Igauniem ir savu bridža nedēļa, arī Tallinas festivāls, Somijam ir sava bridža nedēļa, Zviedriem jau turnīrs ir daudz lielāks, ar 9 vai pat 10 dienām, un milzīgi komandu turnīri, 6 dienas liela ar diezgan lielu balvu fondu. Dāņiem ir sava bridža nedēļa, bet visus šeit mūsu reģionā, ja tā var teikt, pārspēja Norvēģi, jo bez Norvēģu bridža nedēļas, kas parasti ir augustā, viņiem izveidojas vēl viena milzīga bridža nedēļa maijā, kas radās no pāra turnīra MSIBT, Marijas Svejas International Bridge Tournament. Sākumā tas bija Oslo, tad Lillehammerā, tagad jau uz tālākiem Zviedrijas, Norvēģijas ziemeļiem uz Bodo pārceļās. Nezinu, kāpēc tā pilsēta, droši vien viņi kaut kādu piešķiras turnīru organizēšanā. Lūk, bez tā pārturnīra būs vēl vairāk komandu turnīri un arī sava nedēļa ar savu programmu jauniešiem. Ļoti aktīvs ir tāds Helgelandes bridža klubs, kas arī tur kaut kur ziemeļos ir. Tur tas galvenais Helgelandes, pēc tam junior bridža klubs, galvenais organizators. Viņš patreiz EBL seminārā prezentēja vispār, kā viņi tur darbojās, attīstās, cik tur tie jaunieši jau ir simtos kaut kādos. Lūk, un papildus viņi ir izdomājuši tādu lietu kā Pro-Am bridža turnīri. Tas nav jaunums, ka ir kaut kāds daudzums spēlētāju, labi spēlētāji, un ir kaut kāds daudzums pircēji, kas grib uzspēlēt ar labu spēlētāju pārī. Parasti šie turnīri ir nopērk attiecīgi spēlētāji spēlē un pacīnās par kaut kādu balvu fondu. Šeit tā galvenā ideja ir, ka šādi vāc līdzekļus junioru programmai, un precīzi tādu skaļus nepateikšu, ka no savāktās naudas vairāk kā puse aiziet junioriem, un pārējais aiziet balvu fondā. Lūk, pieteicās, vai viņi atrada, es nezinu, drīzāk atrada, kāds 50 spēlētājus. Attiecīgi, cilvēkam no malas arī ir iespēja uzspēlēt. Nav obligāti jāpērk, tur jāmaksā par kaut kādu spēlētāju, var savu partneri samaksāt dalības maksu, spēlēt turnīrā. Vienīgais nevar tādā veidā tikt A finālā, kurā ir 30 laikam spēlētāji, 30 pāri, bet jāspēlē ir B finālā. Lūk, turnīrs likās interesants. Piedāvāja Ļenai uzspēlēt, svētdienas vakars, internetā, tam ir gan plusi, gan mīnusi. Galvenais vadmotīvs mums bija spēļu praksa. Protams, mēs vienmēr gribam vinēt, balvu fonds tur ir salīdzinoši maziņš. Ja dalības maksa mums bija 400 kronas, kas ir nedaudz zem 40 eiro, tad B finālā tikai 4 balvas ir, kas ir normāli, 10% balvas, 3,8 pārspēlē. Bet pirmai vietai, ja tur ir 1000 ar kaut ko kronas, tad 4. vietai, man liekas, bija tikai 300 kronas. A finālā, protams, balvas ir lielākas, bet tad noteikti ir jātērē vairāk naudas, lai nopirktu kaut kādu spēlētāju. Bet, principā, B finālā es teiktu, ka līmenis bija labs. Arī tie lētie spēlētāji spēlē normāli, bija diezgan daudz, gribas teikt, vidusmēra norvēģu pāri, un tie vidusmēra norvēģu pāri, principā, ir augsta līmeņa spēlētāji. Nav tā, teiksim, mēs par daudziem ļoti labiem spēlētājiem uzspēlējām. Bija arī tur kaut kādas dāvaniņas, mēs saņēmām vienreiz, vienu vai divas slims, mēs dabūjām dāvaniņas, restīvi tur viena kaut kāda sieviete, ko es iepriekš nezināju, neuzlika gēmu, un divas, principā, norvēģietis, kas beigās, man liekas, palika 4. vietā.
Viņas uzlika tādus utainus sešus, kur pietrūka divu dūžu, bet mums vēl bija jāpaņem tie divi dūži. Nu, lūk, un sanāca bez divu, jo paņemot divus dūžus, trešajā stiķī vēl Lēna iedeva man nosist man kāru. Lai nu kā, turnīrs bija foršs. Uh, Sliktā lieta, ka viņš sākās vēl priekš Latvijas un aizkavējās uz kādu pusstundu, beidzās vēl. Vispār reāli brīdžu platformā spēlēt raiti, tādā ziņā man patīk. Tas interfejs arī ir ok. Vienīgais, nu, kas summā bija tā, ka beidzās vēl svētdienas vakarā, un varbūt arī tāpēc pēdējā sadalījumā, ka man tika iedalīts tāds interesants kārts, es tādu zinātni nepielietoju solīšu. Nu, lūk, tev ir ceturtais dūsa kalps, singlais dūs un 7 augšējie krusti. Partners atklājas vienu kāravu, kas mums ir no 3 kārtīm. Varbūt arī vienmērīgs kāravu garāk pa krustiem. Es vēl 2 krustus un Ļena saka 2 beztrums, kas ir naturāli apsolā, teiksim, pa kungu vairāk nekā minimums. Nu, restīvi, 2 kāravu vienīgais vājais solījums, pārējie jau ir kaut kāda, nav obligāti reversam jābūt, bet ir ekstra. Restīvi, ja solīšana 1 kāravs, 2 krusti, 2 kāravu, mēs vēl varam spēlēt 3 krusti, bet 1 kāravs, 2 krusti, 2 beztrums mēs zemāk par game nespēlēs. Lūk, kā turpināt šādām kārtām? Nu, principā, nu, pāri turnīrs. Skaidrs, ka jāspēlē beztrumps. Skaidrs, ka jautājums ir vai nu 6 vai 7. Vienīgais tāds bažīgais, varbūt Arcena masts, tur zinātniski varētu sākt ar 3 krustiem, tā steidzamāk varētu teikt 4 kāravi, kam vajadzētu būt kickbackam pie krustiem, bet nu, tur vienmēr var būt interpretācijas jautājumi. Lūk, cerams, tagad mēs te atlases laikā novērsīsim kaut kādas nesaskaņas. Nu, tāds primitīvākais sākt ar krustiem pīķus par nav jēgas piedāvāt. Kāpēc? Ja tev ir 7 premiāli krusti pārturnīrā, diez vai tāda būs izdevīgāk spēlēt pīķus. Nu, var, protams, būt kontrakts, kur ir 6 pīķi, piemēram, nav Arcena Dūškunga, bet nav 6 beztrums, bet, nu, to es neapskatu. Nu, lūk, nedaudz padomā, ko tu būtu solījis. Tikmēr es atzīšos, ka es laiku lieki netērēju. Es izdarīju vienu solījumu, un principā problēmas Ļenai paņemt 13 stiķus nebija. 7 krusti, 3 stiķi sarkņos mastos un 4 pīķi, kopā 14 stiķi. Sadalījums beidzās ātri. Beigās mēs palikām 5. vietā, kas principā ir labs rezultāts. Vienīgi nav uzvarošs, un balvas bija 4, bet vispār bija forši. Es domāju, ka varbūt jau šogad būs kaut kāds turnīrs Latvijā arī ar šādu interesi, kur varēs vai nu iegādāties kādu labu spēlētāju, vai arī ar savu partnerīti varēsi uzspēlēt turnīru. Tā kā seko informācijai, domāju, ka jau pavisam drīz mēs tādu turnīru arī uztaisīsim Latvijā. Lai tev laba diena un tiekamies kaut kad drīz.